Es gribēju vienkārši precizēt, es nebiju aptiesusi ērkšķu vadītājus tiešos un šova programmu. Un šīs lietas mani interesēja, kā šova programma jau no paša sākuma. Un tāpēc arī es tur piekritu piedalīties dēļ programmas izzināšanas un tā kā esot daļa no tās, un tā kā, esībai daļai no tās, un tā kā katrā tajā šova scenārija sekvencē, ja tur tipa sākums, nezinu, tur kulminācijas, nezinu, vakariņas, sarunas, intervijas, piedzīvojumi, šīs visas lietas man ļoti interesē. Bet vadītājus arī neaptiešu, es aptiešu tikai cilvēkus, ar kuriem man bija, diemžēl, jāmiedarbojās regulāri, paldies Dievam, ne līdz galam. Un ne programmu, bet arī aizskatru darbiniekus, pretīgos, jā, tās visas beigas, un kemperu vadītājus noteikti. Tā kā, jā, tas arī viss. Un, nezinu, jūs jau skatoties to šovu paši redzēsiet, kādas lietas man varēja nepatikt un man neapmierināt, un kādas lietas varēja būt kā stūrceļš manā ceļā. Bet es jau varu uzreiz pateikt, ka man bija diezgan man dzīvē nav bijis nekad tāds pilnīgs, tā kā lielu grupu bulings, bet bija atsevišķu personu bulings, jā, pret mani. Tādā ziņā, ka es vienkārši, tie cilvēki jau pamanīja, ka es esmu cits līmenis, jā, es esmu cita suga un cita, teiksim tā, pažobele, jā, un pamanot to manu nepatiku pret viņiem, apslēpto vai neapslēpto, atkarīgs no momenta. Viņi sāka reaģēt, drīzāk viņas sāka reaģēt uz mani un censties mani iedzīt tiešā ziņā, iedzīt stūrī. Mani reāli bija iedzinuši stūrī, kempera auto lokācijā 3 meitenes. Un reāli man viena atļāvās iedot tā kā pa seju. Nē, tas ir no, tas ir tā, tas ir vai, tas ir no vienas tās maskas elastīgās. Tā kā pļauku, jā. Un kas tā meitene bija? Tā bija pretīga, nolaidusies, resna lesbe. Vēl pie tam lesbe, Dieva nepieņemtā, nepiedotā. Un kāpēc viņa atļāvās to izdarīt? Tāpēc, ka blakām bija vēl viena agresīva vāvere, jā, un kas no Ozola zariņa ir nolikusi ne tajā tā kā lēciena teritorijas trajektorijā, jā, nevis uz zālītes stopiņa, bet uz zemes bleķi, jā, zemes bedrē ar skudru pūzni, jā. Un kaut kāda vēl cita lesbuška, jā, kas centās būt pret čalu. Un arī kaut kāda Dieva nepieņemtā. Un īsā sakot, prikols ir tāds, jā, ka, ne jau Dieva nepieņemtie mani apdirsīs. Tā kā, kas tie pa laikiem? Agrāk jūs reāli daudzīja uz ielām tādu cilvēku kā es, un tagad man atļāvās reāli iedot pļauku, kaut kāda vispār kropla reāli, jā. Un kāpēc es viņiem iedevu pretī? Tāpēc, ka es sevi cienu, un man ļoti patīk dot pretī, ja man būtu iespēja, labi, šo es neteikšu, ka prikols tāds, jā. Ka es saprotu, ko tas varētu beigties. Man, piemēram, jā, es apzinos, ka tas cilvēks, jā, kas ir galīgi nemāks ir kontrolēt, kas ir agresīvs, kas ir Dieva nepieņemts, jā, un kas nespētu sevi kontrolēt tādā gadījumā, vienkārši viņi ir reāli tik emocionāli aprobežot un Dieva atstumta, jā, kā viņi to sauc, Ginta vai Līga, abas. Tā kā tā ginta mums vajag tas vārds Līga, it kā varētu būt ginta, jā, kaut kas tāds, es nezinu. Es saprotu, ka tas cilvēks ir emocionāli nepieņemts, jā, nestabils, un
Un viņš ir tik ļoti nestabils un histēriskais tips. Es esmu pilnīgi cits emocionālais tips, jā, bet tas ir histēriskais tips, kas reaģē uz emocijām. Tas ir jāņem vērā. Jo šie tipi nemāk sevi kontrolēt. Viņi nekad uz tevi neizdomās killeri. Piemēram, viņi būs tie, kas paši tev uzbruks, un nevienmēr vieni, bet vienmēr ar kādu. Tas tips ir tas, kas uzbruk ar kādu, jā. Es esmu cits tips. Bet es kaujos, piemēram, tikai ar savas miesas būs cilvēkiem, jo es saprotu, ka tas agresīvais zvērs, jā, nožēlojamies, var tiešām neaprēķināties ar spēkiem un uzbrukt man. Jā, un man tas var beigties letāli, bet slikti. Un, ja man būtu ierocis, tad tā ir cita saruna, jā. Es esmu ar nazi, jā. Es esmu ar nazi uzbrukus. Bet es saprotu, ka tas ir histēriskais tips, un viņa manu uzbrukumu var uztvert kā nopietnu apšaubījumu sevis. Tāpēc viņa var man atbildēt vēl atpakaļ. Un tas ir vienīgais iemesls, kāpēc es to neizdarīju. Nu, neko pretī toreiz. Ne tāpēc, ka tas ir mans raksturs, tāpēc, ka man bija kaut kādi dziļāki iemesli. Šaisās kā kino kamera kaut kāda. Bet tāpēc, ka vienkārši es saprotu, kādu vajag un kad nevajag. Jā, ja man būtu, piemēram, labi, es novērtējuši, nahuj, tas jāsaka, vai ne? Bet, jā, kaut kā tā. Un tas cilvēks, viņš ir vecāks par mani. Tā. Ginta, jā. Ginta no Strautupes, kā tā bija, no Gintermūžas. Gintermūža. Karači, ja viņi var atļauties kaut ko tādu izdarīt jaunākajai meitenei, kas bija viena, ar kaut kādām 3 savām, tā kā līdzīgajām sev atbilstošajām personām uzbrukt man, bija tikai pļauka, nekas vairāk nav uzsaucies. Pēc tam to atnāca tā vadītāja, es viņu pasaucu. Tā tas ir, kaut kādā ķemperī, tas ir tik zemi, tā kā viņi parādīja, kāda viņa ir ūdens žurka, kāda viņa ir tā kā pažobeles, grīdas, saurumu, brienoša žurka pretīga, tā kā ļoti netīra tā zema uzvedība, ļoti zema, tā kā pat ne ārā, bet kaut kādās iekštelpās, vēl tik šaurā vides telpā, tā kā, kur reāli pat voņīgi, kā reāli tā kā tur ir kasts, jo tur ir pārāk daudz cilvēku, un tā kā pienāca pie manis tik tuvu, un pēc tam uzbrūc gandrīz man, jā, tādā ļoti šaurā telpā, tas ir, manuprāt, tā kā reāli dīvaini. Tas ir ļoti pretīgi, un tas ir tā kā pārāk intīms solis, manuprāt, jā. Es nekad neviena personīgajā telpā tik ļoti cīļi neielaustos, lai viņu ieliktu stūrī kaut kādā ķemperī, tā kā what the fuck, reāli. What the fuck, vienkārši. James Bonds, piemēram, nekad tā nedarītu, reāli. Viņš drīzāk izšautu šāvien pa pistoli no kaut kāda ūdens torņa vai gaisa torņa tālumā un tā nogalinātu to cilvēku, pēc tam, ja nenogalinātu, pēc tam mocītu viņu pagrabā, bet ne jau, tā kā, what the fuck vienkārši. Tāpēc, ka viņa saprata, ka man nav nekāds ierocis un es esmu viena, un viņa apzinājās, ka es neko nevaru izdarīt, tikai tāpēc viņa to izdarīja. Tā kā jā, tas ir precizējums priekšdienām. By the way, tā kā, this looks really fucking bad. Kamerā nezinu, pēc tās, jā. Baigi es nospiedu to degunu. Ahujēn es viņu nospiedu, bet nekas dzīvē viss gadās. Un pasīdzu to vajag kaut kādu laidu. Okay. Bet nekas pāries.